Tādu augstu ziemas laiku, kādas iegadījušās šīs februāra dienas, piekritīsiet daudz vieglāk pārlaist sirsnīgu un siltu cilvēku sabiedrībā. To arī šovakar darīsim, vispirms tiekoties ar Andri Skuju, mūsu senu un mīļu zemītes draugu, kārtīgu zvejnieku vīru no Kuivižiem. Andrīt, mēs ar tevi esam gatavi iet šajos trakajos mīnusos jūrā. Ved mūs! Kaut vai jābalzakt. Kaut vai jābalzakt. Kaut vai jābalzakt. Un tu jūrā mēs ķersim zivis, man liekas, klausies. Ūdens ir zivi jābūt. Mētens pa priekšu. Ja mētens pa priekšu, tad arī zēniem raitāks sols. Tev ir silti? Man ir labi, pavisam labi. Super. Redz, saulīt tagad 9, tas nebūtu, tas tā bauda. Klausies, Andrīt, pirmo reizi mēs ejam jūrā, ka jūrai vāks virsū. Tā gan. Cits reiz mēs ir tā švuncīgi laiduši no Kuivižu ostiņas riktīgi. Izskatījies ar to melno karogu, ka tāds pirāts. Jā, mēs tieši tādu arī ieņēmām. Fiks. Jā. Pēdējo reizi mēs bijām ar laiviņu. Abrīnojami sīksti un pat vēl vairāk, aizvien satiekoties laba humora un dzīvesprieka pilni, ir pa šiem gadiem mums tik iemīlētās Kuivižu mazās ostiņas, abi lielākie jūras vilki, Andris Skuja un Jānis Tomsons. Skuju Anšs jau vēl ir jauns puika, bet Tomsonu Jānim rit 73. Neticēja savām acīm ar kādu kaķa veiklī, viņš pārvietojās pa nelielo viļņu mētāto laiviņu, vienā brīdī esot pie tās stūres, otrā jau pie tīklu vilkšanas, un kaut arī tajā rītā tīklu satur zvejniekiem nesniedz cerēto gandarījumu, tomēr zivju bija gana, lai Skuju Anšs mums visiem varētu nodemonstrēt savu meistarstiķi. Zivju bija zupa, kuru gan parasti viņš vārot jūrā, tēsot zupa, kuru varot bez ūdens un uguns dabūt gatavu. Saliek notīrītās zīvis līdz paņemtajās cepešpannās, pieliek sīpolu ar visu mizu, diļu, pušķu un pusauju sāls, piperus, tad liek visu uz laivas motoru sakaitētā pārsega un pēc brīža jau zupa ir gatava. Todien jūra bija tik aša, ka šādi pagatavot firmas ēdienu vienkārši nebija iespējams. Tādēļ pannas tika liktas uz lielās jotulas, kas īpaši rudeņos un pavasaros sasilda zvejas vīrus, atgriežoties no augstās jūras. Vēl ar tiem bežteceļiem uzspēlē? Nē, katram savs laiks. Vai neesmu vecs, bet katram savs laiks. Tagad tu esi mākslinieks, tagad tu glezno? Nē, zvejnieks. Tiesa, Andris ir zvejnieks ne jau 3. paudzē, bet tas neliedz viņam radoši izpausties arī citās jomās. Un bildes top, ka tālāk no mājām, kad jūrā, kad vienkārši gribas ļauties krāsu priekam. Toreiz jau mēs runājam, ka tiem piekaras zvejniekiem tie laika nekādi labie nebija. Tagad jūs esat vēl mazāk. Tas jau gandrīz aiziet tādā hobijas līmenī. Cik ar eņģīti noķert tik ir. Murdus jau, praktiski neliek, paratam. Šogad bija smuki. Reņģis vai, ja iet, tad jā, tas ir nopietni. Kas tev tagad tur uz priekšu redzam tādi, tā kā tādi mazi? Tur ir apakšā tīkliņi. Un ja nebūs, kur tas sliktums tagad ir krasta vējš jau ilgo laiku. Un šausmīgs sals un ūdens līmenis. Ūdens aizpūst prom. Jā. Un ledus krities, un krities ir pa kaut kādu gandrīz metru. Jā. Un tur, kur mums tie tīkliņi bija normāli iemesti, tagad tas ledus ir klāt pie virsauku un var gadīties, ka viss piesaluši. Labdien, lai mums veicas! Redz? Agri. Būs ok, jā? Jā, taisam lielo caurumu. Esiet sit to vaļā. Paskatās, pa 2 dienas sasals kaut kur pusmetrs.
Hopā. Tu svariņu nosien nosti. Nu, tā ir viss. Piesien klāti saucamo raugam striķi. Raugam striķis? Raugam striķis, jā. Un ar to tu varēsi tā saprast, vai tur ir kaut kas vai kā? Nē. Tagad es vilkstu to tīkliņu pa to lielo caurumu ārā. A, kur tāds liels caurums? Tur lūku taisīs tagad. Nu, jau tev uz baigo zīvi taisies, klausies, šī tik lielā diametrā. Čupiņu krāmē, parasti ziemeļu puse, un tā kā viss aizputina, aizsnieg, tā čupiņa tā zina, ka metru no turieni caurumiņš tad noruksnie. Nu, jā. No kārt nost. Tā ir staliedojuši uz brokas. Pilnīgi, jā. Kad visātrāk aug zivs, no tā momenta, kad rītkotais izvalk, un tad no tā liņa, un tad tā, un ka parāda. Bet tev vecais tēvs arī bija kārtīgs zvejnieks? Vecais tēvs arī skujkārs. Nu, tie jau vēl bija laivām, ar airiem. Tie bija tie laiki vēl. Jūs neatcerās to pirmo reizi, kad to Andra paņēma līdzi? Pirmā reize bija šitā. Nu? 20-nieks, tas ir tāds dīzelīts, paliels motors, paliela laivu, agrāk bija krievlaika. Jā. Tas ir krievlaika. Un pieliek viņu pie stūra, brauc te kaut kur. Brauc tā. Un viņš laiž tik traki taisni. Nu, iet. Vēlāk prasa uz kurien, kā tur ir. Viņš saka, uz to mākonīt. Un mākonīts nekustējās. Mākonīts ne, lēns laiks, un jā, uz to mākonīt. Jau karsts gan var būt. Tā ir reņģa, ņemt viņš rīvi. Un cik tā viņam bija gadi tad? Vai tad bērniem skatī gadus? Pareizi. Puišals bija tāds? Nu, puišals. Nu, Zem galda varēja paiet. Nu, tik maz krups, ja nu neņem līdzi. Tā ir daudz maz puika, tad tos tā. Vecvectēvs ar te jūrā bija gājies jūs? Jā. Cik tu jūs paudzēs esat zvejnieki tagad ir tā? Nu, es būtu trešais, jā. Trešais? Un Andris ir ceturtais? Andris ceturtais. Un tagad jaunais šitas mazais dāvs, kas piedzim, tas būs piektais? Piektais. Bet vai nu viņš būtu dūli, ka iet jūrā? Dūls? Ka jūrā iet? Tāpēc, ka vairs nav iekšā jūrā iet? Jo vairs nav zvejnieki. Kas tagad ir? Makšķernieki. Man bija tāds, kas zvejniekiem tādi čani, kur lika reņģis iekšā. Nu, tie lieli zvejnieki lika lašs. Ieliek iekšā, saliek lašs un tad uzvalk augšā. Un tad, kas saka, tur, sver un darās un kā. Un es vienu maz murdiņu arī pielīgu, bet tas čanis bija tāda kalibra mazāks. Vieni tie lielāki bija 800 kilogramu, kur reņģis var ielikt. Un vieni laikam bija 500, kā tur. Jā. Tā ir. Bet es jums pateiks, žēl man nav bijis, ka otram ir. Ja otram ir, tad tu vari gaidīt sev arī. Es jums teiks divu vārdu. Nezodz un neliec jūrā zaktu mantu. Tu izturēs visu mūžu. Man pazūd tikai viens tīkliņš liesis. Nepaņem no otram tīkliem, pieliec pie savējā un liks jūrā iekšā. Nu, tā kā... Nē, viņi paši domā, kā tas ir. Tā, pagaid. Nostieps Šī drusciņi. pusē. Es piesēju, jā. Nākat šim. Pirmais ir. Hop! Ir? Klausies. Negaidīti. Kā nu. negaidīti? Dainīti taču teica, ka koš kājā. Es domāju, ka tu varbūt esi ielicis šito pirmo. Eņģelīt, esi dabisks, esi nemānas. Es tik negribu cimds vilkt nosties, labāk papliesīs vienu atstiņu. Tas tīkliņš tik un tā būs jāmaina. Ja dabūtu tās gļotas pie pirkstiem, tad ir cauri tas sals. Paklava, ko taimiņš atšķirās no laša? Taimiņam, paskai, asts šitā te. Pilnīgi kā kāds nogriezis, Nē, jā. taisans, jā. Un lasim ir tāds šķelts. Nu, un pēc seja jau arī bišķiņu. Pēc seja arī bišķiņu.
Kopā. Nu, tas ir, jau šito laižam vaļā. Šitos jālaiž. Šito vajag pabučot. Es kādreiz Nu, nobučā. Atsūtu almāmīti. Arī jālaiž vaļā. Tas ir maziņš, redz viņš. Žēl jau ir, bet, sirds jau var tomēr neļaut tāds mazulīs. Pietiek lielie. Pagaid, Agri! Vilts! Es pa mehāniķu gāju pie Kariņa Paula. Jā. Viņam bija, kad es sāku braukt, tad bija 3 kuģi, tagad nav neviens. Un tad, kad griez kopā, jā, tad komandas locekļiem maksāja tādu, vienreizēji tādu 10 000 eiro. Tāda it kā tev beņķits ir izsists no dibena apakšā ārā, lai tu varētu, tā kā mainīt kaut ko vai kā viņi tur. Bet tajā reizē tad tu nedrīkstēji neko darīt, kas saistīts ar jūru. Ar tādu traku noteikumu tie, bet tu tos esi pārdzīvojis tos laikus. Es tajā laikā bet rakosts, tā neskaitās zveja, tā ir hidrotehnika. Tā. Vilts! Nu jā, un tagad tu tajās ostās tur esi tā pagaidām iekortelējies tīri labi, vai ne? Jā, es tagad, tad bija tāda Hollandas firma, un tad es biju uz tādu buksierīti, bet tagad es ir uz citā firmā, uz Krievu kuģi pa Botsmanu. Jau gads mēs izrakām Skultas ostu, un tagad ir Mērsraga. Tā Mērsrags beigsies, nezinu, kas tur būs tālāk, neko nedzird. Arī tā kā Klaipēda, tā kā... Kā būs, tā būs? Ar zivīm kā ir? Nē, šogad es mēģinu savu reņģi tā kā noķert. Savu reņģi noķert, bet iet mazumā, jeb tagad tā kā līdzsvaroja? Nē? Pagājušajā gads man bija. Pagājušajā gadā es nezvēju iepriekšējais gads, tad, pirms tam bija ļoti labi. Kādreiz sapņos nenāca, ka iebrauks kuģivižos apakaļ ostā un būs ko zivtiņā dot. Es atceros, tādu puiku bija, tēvs atnes mājā vimbu, uzgrieža. Jā. Un tāds stūrīts jau ir izgriezts, vai ne? Mēs noēduši. Jā. Spuriņas raustās. Jā. Roms pāvestiks vajag nedabū. Ejam! Aiziet! Šit arī tikai uz lejpus. Tas te arī bija piesals un jau noplēsts. 3 gabalu mēs ir noplēsuši jau dēļ to, ka piesals. Tas te ir man licences numurs. IK Kuiviškrasts. Un tavs telefons? Telefons, jā. Lai tev kāds var piezvanīt. Tas ir priekš inspektoriem, tā vajag. Es ar tādiem gabaliem. Jā. Dāvis, tas tev var jau nāk līdz kādā reizē? Nē, vēl jau. Jā. Pagājušajā gadā vēl nenāca. Pagājušajā gadā vēl nebija nācējis nekāds, man liekas, nav riktīgs. Nē. Cik tev viņam 4 gadi, jā? 4. Vasarā palika 4. 16. jūnijā. Tad jau laivā tev noteikti varbūt šovasar, ar mammu kopā ar Romi, ar tavu Dainu. Nē, gan tak. Tad es tev paklapēšu. Paga, tu noslīcās, neklapē. Nē, es uzvilkšu uz rokas, neuztraucu. Eņģelīt. Es tik notājos, lai es redzu, kur sist. Var paklapēt? Paga, tu te tā sitis, kad uzpras man pēdējo vēlēšanas. Ja te mēs nav bijuši. Kad 2 dienu, 3. Vasarā ir vimbas, asari buts un taimiņi par retam, ļoti reti. Tagad ziemā pārsvarā taimiņi vimbas ļoti reti. Te jau jūs nemaz nesādējat, jums jau te tāda riktīga fiskultūra no viena āliņa uz otru un ātrumā un skriešus. Tāpat kādu pārstundu pusotru paiet. Jā, citi brauc uz tiem, kā viņi sauc, fitness klubi. Brauc, maksā bargu naudu, brauc 3. stāvā lifti, kur tikko vēl logi vaļā izvēdināt telpu, smaržo pēc visu kaut ko.
Kas mums? Brauc pie mums. Vai te vispār bija? Jābūt. Nav varianti. Ekui, tu pavilku uz priekšu. Nu jā, es varētu vienkārši savilkt. Tu piesēji? Es jā. Doma tā bija. Tā. Pa. Un lielākais taimiņš šogad ir svērts arī tā pēc lieluma, ja tā. Es parasti nesveru, bet tas bija tiešām liels. Un es nosveru, pagaid, jau nāk, būs. Un tas bija 2,9. Un tāds 60 centimetri. Baigi foršais. Pagaid. Oi. Paldies Jūriņai, ka nav piesals. Opā. Mērnieks. Smoks. Es savai zemītei. Jā, bišķi atsilsim arī. Tā kā brūgam, sēm pa tos apģais. Un tagad mums bezumā ir 2 izcils zivis, kad mājās pie Andra viņa ceplī kūpinās vimbas un mūs gaida karstas žāvētas vimbas. Tev labi sanāk, Andra, parastās zivis, es jau zinu. Redzēt? Un kamēr mēs mīlojamies ar Andra kūpinātām vimbām, Salacgrīva ir pieskandinājis kāds dzīves, priecīgs un neparasts pasākums, jo 2. gadu te notiek starptautiskais masku festivāls, un tas par spīti grūtiem laikiem. Jau pērn, tuvojoties lieldienu gavēnim, Salacgrīvā sabrauca maskās tērpti ļaudis no maliņām. Pirmais starptautiskais masku sajieds pulcēja ap 300 folkloras kopu dalībnieku no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Baltkrievijas un pat Itālijas. Arī šogad Salacgrīvieši šo labo tradīciju turpina un par spīti grūtiem laikiem un augstumam savā masku festivālā pulcējas, lai nostiprinātu oriģinālo tradīciju un galvenais, lai priecētu, pārsteigtu un darītu savu svētīgo darbu, kliedētu tumsu un aicinātu mūs visus domās uz pavasari. Jūs pātagojat ziemu prom? Tieši tā, pātagojam ziemu prom, slimības prom pātagojam un visādus nelabumus, bet arī piepātagojam, savukārt klāt arī, lai būtu jauni jēriņi, kazlēniņi, gotiņas, kumeliņi un cilvēciņi arī maziņi. Vai cik labi, vai cik... Kur lauzi rīksti, pūdēli tēvai, kur lauzi rīksti, Rītara kalnā, sudraba virzi, Rītara kalnā, sudraba virzi, sudraba virzi, bērziņa galā, sudraba virzi, bērziņa galā, bērziņa galā, dimanta zara, bērziņa galā, dimanta zara. Pudelīti tēvainīti izper manu vedekliņu. Slinka mana vedekliņa, nevērtlīnu pakuliņu. Slinka mana vedekliņa, nevērtlīnu pakuliņu. Šausmas, Tā brīdī neattapu, nepavisam neattapu, ka tas lielais sniegā gāzējs ir pats lielais folklorists Andris Kapusts ar savu folkloras kopu Grodi no Rīgas. Šito laimi, tās man tagad pietiks visam gadam. Un pietiks arī visiem citiem, jo maskas godien bija izklīdušas un dimdināja visu Salacgrīvu. Tādā salā, tādu dzīves prieku. Kur ir savs? Kādam ir augsti? Mana saime, jums ir augsti? Daudz tiešām čikām pie uguns, kur kārtīgi sasildamies, vecīs šapaņemam sasildam, jā, mums ir karsti. Redziet, cik sārti sarkani vaidziņi. Pie mums te jūs redzat, kas ir īsta dzīve. Kas ir īsta dzīve? Nu tad teica. Dabā, sniegā, kupenās.
zem egles. Dziedāt, jā. Galvenais dziedāt, tad mums dzīve rādīsies gaišākās krāsās. Nu, redziet, mēs tagad dziedam. Tak izstāstat, kas te notiek? Mēs esam pie Silmaļu mājām un visa Salatsgrīva šodien dimd. Un dimdēs vēl trakāk un vēl briesmīgāk. Igaunijas bāleliņi sabraukuši, Rīgas budeļi, tie ir mūsu lielie draugi. Un saprotiet, šī tā pēdējā diena, kad maskas parādās. Un lai aizdzenātu prom šo te visu, kas te negācijas, kas te notiek Latvijā, tad mēs lūk šeit esam sanākuši spara pilni, lai to visu izdimdinātu. Par spīti grūtiem laikiem. Par spīti grūtiem laikiem, saprotiet, un jo augstāk lats, jo labāk paliek. Veldiņ iedur, lai ir veselība. Iedurī, lai veselība ir, jā, lai veselība ir operatoram. Un dāvai bruņiniecei, lai veselība. Jā. Ar šito, ka iedur, tad veselība. Tas jau ir tas galvenais rīks. Tas jau ir tas galvenais rīks. Jādur, jo vairāk tur, jo vairāk bērnu dzimst. Nē, tos vairs nē. Kā šo masku kristīt? Vecīts, tas ir vecīts, tā ir mūsu puses tradīcijas maska. Vecīši bija tādi gaiši, jūs redziet, tādi gaiši, tādi labestīgi, kas aizgāja ciemos vienās mājās, tur viņi dziedāja, gāja rotaļās, viņi nevazājās apkārt. Un viņi nebija noskrāduši, viņi bija tādi gaiši. Un mēs vienkārši esam tie, kas mēs esam. Un saprotiet, uzliekot šo masku, es jūtos pilnīgi savādāk. Nu, bet jūs esat lepni, jums taču ir pastieties, nu tādi gaiši matiņi no dzīves un līna uzvalciņi. Jā. Un šitādas bārdiņas. Jā, nu, tā mēs jūtamies. Bet tagad, ja mēs to masku paņemam nost, Zenta, mēs varam bišķi aprunāties. Protams, ka varam. Sveicināt, mīļā Zenta Mennika, paldies jums par šo ārkārtīgi izcilo. Mēs tikai esam paspējuši uz mazu brītiņu no tā visa. Bet jūs jau variet uzkavēties. Mums jau te tagad 2 sāksies gājiens. Mēs dimdināsim to Salatsgrīvu. Cik trumuļi, kastroļi būs, tas viss skanēs. Jūs saprotiet, šai skaņai jābūt. Nu jādzeri prom to, kas te visu laiku grib mūs te nomākt. Neizdosies. Pie jūras mums jūra iedod drusku spēku, lai gan viņi tagad jāizsala uz 15 km tālumā, bet tas nekas, zem ledu visu laiku tur mutuļojās. Un šis ir tas laiks, ka maskas uzvelk pēdējo reizi un pavada ziemu. Tas nekas, ka ir augstums. Kāds augstums, kurā vietā es šodien pamodos, paskatos pa logu. Dieviņš atkal ir man uzklausījis, viņš iedevis atkal šo saulīt. Jo saprotiet, ja ciela vieta kaut kur vienmēr spīd sauli, tas ir, to nevar izskaidrot ne ar kādiem līdzekļiem. Ko mēs varētu teikt uz atvadām mūsu skatītājiem raidījuma izskaņā? Mīļie, neskumstiet, nāciet mūsu bariņā, saprotiet, šis nav teātris, šis ir pa nopietnam. Un mēs gribam beidzot to Latviju izdimdināt, un lai mums visiem izdodās, un lai mums ir spēks izturēt šo grūto laiku. Bet nāks pavasars, mīļie, te viss notiksies, paskatieties debesīs, kādas debesis, viss notiksies. Tas arī šovakar viss, paldies, ka skatījāties. Tiksimies atkal pēc 2 nedēļām. Jūsu Daina un Zenta Mennika, folkloras ansambļa Cielau vadītāja no Salatsgrīvas.